Kā risina iekšējo nemieru? Otrā daļa. Šoreiz par vārdu skaidrība. Šis ir super svarīgi, tāpēc, ka šo tu vari izmantot uzreiz, jebkurā dzīves jomā, kurā tu jūties trauksmains, satraukts, bailīgi vai stresaini. Tātad, mūsu iekšējai pasaulē, mūsu psihei ļoti nepatīk neskaidrība. To varēja novērot, kad pasaulē bija pandēmija, daudz neatbildēti jautājumi, neziņas. To var novērot, kad ir citās valstīs karš, tad, kad cilvēki nezin, kā tas ietekmēs viņu ikdienu, viņu drošību. To var novērot kaut vai no rīta pamostoties un nezinot, ko tu darīsi, ko tu ēdīsi, kā izvērtīsies tava diena. Īsāk sakot, neskaidrība ir sēkliņa, no kuras dzimst trauksme un nemieris. Viņa var būt ļoti dziļa, viņa var būt ļoti vienkārša. Vienkāršs piemērs no ikdienas. Tu ej pa ielu un redzi, piemēram, mašīnu, un tev tā mašīna iepatīkās, un smadzenes izdomā, hei, varbūt man arī vajag tādu mašīnu, bet tu neiedod savām smadzenēm kopsavilkumu, jeb atbildi, pasakot, piemēram, paldies tev smadzenes, jā, jauka ideja par mašīnu, taču šobrīd man tas nav aktuāli. Vai tieši otrādi, ļoti laba doma, jā, es šo risināšu parīt. Respektīvi, tad, kad mums nav kopsavilkums, smadzenes mēdz turpināt domāt par to mašīnu, par nakti, runājot ar draugiem, ēdot brokastis, tādos brīžos, kad vajag vai nevajag. Nu, lūk, un ja tavā dzīvē šobrīd ir kaut kāds satraucošs temats, vai nu par veselību, vai par attiecībām, vai par finansēm, vai par tavu ceļojumu, vai to, kā tu pavadīsi šo dienu, visvienkāršākais aspekts ir darīt metodiski. Numur 1, tu nodefinē, kur tieši man ir neskaidrība. Tas notiek tā, vai nu tu raksti uz lapas, vai tu parunājies ar sevi iekšē, vai pat balsī, un pajautā, par ko īsti man ir neskaidrība. Ar to vien, ka tu nodefinēsi skaidri, kur tev ir neskaidrība, tev jau vairosies miers. Un numur 2, ja reiz tev ir kaut kādā tematā šobrīd neskaidrība, neatbildēts jautājums, tad ir svarīgi izdarīt visu savos spēkos, lai rastu atbildi uz to jautājumu. Un zini, kas ir pats foršākais? Kad ir jautājums, kuriem mēs nezinām atbildes. Piemēram, kas notiks manā profesijā pēc pusgada? Vai ko man darīt ar šīm attiecībām, kurās es nejūtos līdz galam laimīgs vai laimīga? Bet tu vari pateikt sev tādu atbildi, kas šim brīdim rada komfortu, rada skaidrību. Piemēram, es par šo raudzīšos pēc mēneša. Es parunāšos ar kādu speciālistu šajā jomā, es uztaisīšu research, jeb izpēti internetā vai bibliotēkā. Un tas ir tiešām mans sirsnīgs vēlējums, tad, kad mūsos ir neskaidrība, kas rada trauksmi, numur 1, apstāties un pajautāt, par ko tieši man ir neskaidrība. Un numur 2, vai nu pats sev iedot atbildi, vai uzmeklēt atbildi ārā. Ja tev ir dziļāks jautājums par neskaidrību savā dzīvē, un tev ļoti vajag atbalstu no malas, droši var vērsties arī individuāli pie manis.